Šim rītam esam sarunājuši organizēt ekskursiju ar satikšanās vietu pie McDonald's. Laižam uz slaveno dzelzceļa tirgu. Šajā tirgu jau kādreiz esam bijuši, tamdēļ šoreiz nolēmjam uz viņu paskatīties nedaudz savādāk. Tālu nav jābrauc, kāda pusstunda un pāris pieturs. Šitā vēl nebijām bijuši. Es būšu savādāk, mākus filmējuši. Mīkla un Grēlē Market ir viens no pasaulē unikālākajiem dzelzceļa tirgiem. Galvenais elements ir tirgus stendi, kas izvietot tieši gar aktīvajām dzelzceļa sliedēm. Nu, ņem ir korta vai nav korta? Kad vilciens tuvojās, pārdevēji ātri nolaiž nojumus un pārvieto stendus, ļaujot vilcienām izbraukt. Pēc tam viss atgriežas sākotnējā stāvoklī. Šis simsās presojās puncis. Es tā baigi nevar lekties, pašam atās dīvaini zina. Laižam uz Domvenes Sadvaku peldošo tirgu. Pa ceļam uzsacienā ar puķatas augļiem un interesanti saceptiem zemesriekstiem. Domvenes Sadvaku tirgs atrodas Račaburī provincē, kādus 100 km no Bankokas. Šis ir slavenākais un ikoniskākais peldošais tirgus Taizemē. Bieži redzams ceļojumu brošūrās, filmās un dokumentālajās programmās. Šis ir tas tirgus, ko lielākā daļa cilvēku iedomājas, kad dzird vārdus Bankokas peldošais tirgus. Tirgus darbojas pavisam vienkārši. Pārdevēji sēž koku laivās, airējot vai stāvot uz vietas. Savukārt pircēji vai nu staigā pa krastu vai īrē laivu, kas lēni brauc savu tirgumu un iepērkas. Lielam galvenā prece šeit ir ēdiens. Pirmām kārtām svaigi tropa augļi. Ir banānis korēt. How much for chang? 150. Šis saldējums ir šī tirgus absolūtā klasika. Kamēr tu iepērcies no laivas, cena ir vismaz reiz 3. Šis tirgus nav mākslīgi veidots turistiem. Par tādu tas ir kļuvis pēdējos gados. Tirgus saknes ir meklējams Taizemes tradicionālajā ūdens dzīvesveidā. Kanāli izraka 1800. gados. Tā mērķis bija savienot Mae Klongu un Tačīnu upes. 32 km garais kanāls uzlaboja tirzniecību, transportu un lauksaimniecību kopumā. Tajā laikā tie bija galvenie transporta ceļi, jo sauszemes infrastruktūra vēl nebija attīstīta. Tirgus šeit izveidojās dabiskā veidā, jeb tā teikt, pats no sevis. No vietējā tirgus laikgaitā tas ir kļuvis par Taizemes kultūras simbolu. Šodien tas ir slavenākais peldošais tirgus pasaulē, kas simbolizē Taizemes ūdens kultūru un tradicionālo dzīvesveidu. Svarīgi saprast, tas nav teātris, bet īstās vēstures adaptācija. Tā ir asāca vieta. Šito mūžam labi viņš teica. Jā. Tu visiem tic? Nu, ja vietējums nav, pamēģināsim. Jā, tas ir tik garšīgi. Ja tu toreiz kacēji tos banāniņus, atceries vairāk uz topus? Jāatzīst gan, ka pirms 11 gadiem tirgus likās daudz krāšņāks. Iespējams, ka šoreiz netrāpījām īstajā dienā. Atpakaļceļā uz Bankoku
Mēs esam iepirkuši ļoti daudz mangustīnus. Ko tādi sivēni. Mangustīnu sivēni. Nav nekādu šaubu, ka ir jāturpina saplūst ar Bankoku. Tepat ir ļoti populārais Patponga Night Market. Kāpēc nevar izdomāt, ka smaidu var norēķināties, ne? Ko? Ar smaidu un gatavs. Tu negribētu uz pingpong šaucis? Jā. Piedalīties arī gribu. Piedalīties? Es nezinu, vai tāda iespēja piedalīties, bet, paskatīties laikam jau ka ir. Tev vai ejam? Vai bija super pusī, tas nozīmē ļoti skaists kaķis tur. Super kaķīgs. Mincīgs. Patponga Night Market ir viens no slavenākajiem un tai pašā laikā arī pretrunīgākajiem nakts tirgiem Bankokā. Tas apvieno tirgošanos, nakts dzīvi un sarkano Luktur rajonu vēsturi. Silom rajons savu popularitāti sāk iegūt 60. un 70. gados Vietnamas kara laikā. Vietējo iedzīvotāju vēlme nopelnīt uz amerikāņu karavīru rēķinu bija tik liela, ka sāk veidoties bāri, nakts izklaides zona, turklāt ar valdības atbalstu. Nu, man jau, protams, tā te airēšanas ap ļodām ļoti patīk. Ordināli pat tajām nāk līdzi. Taizemē masāža primāri ir veselības un tradīcija jautājums, nevis tas, ko daudz rietumos ir iedomājušies. Tradicionālās taizemiešu masāžas saknes ir meklējams vairāk nekā 2500 gadu senā vēsturē. Nosīsies es pēc šīs masāžas krosu nevarēšu noskriet. Mēs tīģiem bāzām sasmērēts. Nē, kad 800 km. Liekas, kā tīģeris. Taču tā nav vējā, jā. Sisis vīram uzsauc masāžu. Par vīra naudu. Mums jau nav tāda vīrojas iers nauda. Taizemē masāža ir ikdienas veselības aprūpes daļa, nevis kaut kāds iedomāts luksus. Jāsaprot, ka dažos rajonos, kā piemēram Nana, Soi Kauboji, ir masāžas vietas, kas nav saistītas ar tradicionālo masāžu, bet gan turismu blakus produkts. Pasties, kāds man ir resmas kājas sapaudušas. Vietējie taizemieši apzināti atdala masāžu kā veselību no izklaides industrijas. Ja par taizemes masāžu kopumā, tad tā ir tradīcija, veselība, ikdienas dzīve un kultūras mantojums. Pēc masāžas kā likums ir patīkams nogurums, un ar kājām iet vairs īpaši negribās. Thank you so much. Bye. Šajā reizē pa ceļam uz mājām mums nekāda grilējuma netrāpījās. Tamdēļ izsaucam ēdienu ar grabu palīdzību. Tu jau pierakstīji viņu numuru, ne? Ja nebūs spicy, lai brauc savā atpakaļ. Pie Čilī laikam esam ļoti pieraduši, jo atmiņā pirms gadiem 11 likās, ka ēdienu šeit ir daudz asāk. Tad pasūta. Tiem, ka nav virtuves, kam pagatavot. Jā, vai tiem, kam nav virtuve. Nu, tā kā mūsu gadījumā, Mums piemēram. nebija virtuve. Ēdam nevis tāpēc, ka gribās ēst, bet lai izjustu vēl kādas jaunas garšas. Rīt no rīta uz lidostu. Lidosim uz Taizemes ziemeļiem, uz Čangraju.